Spēle noslēgusies 76-71. Pirmo uzvaru šajā sezonā izcīnījis basketbola klubs Saldus. Ar mani vēlreiz Roberts Freimanis. Robert, fantastisks sniegums, 19 bumbas, 22 punkti. Super! Kāda spēle vai gaidījāt uzvaru? Gaidījāt? Mēs cerējām, varbūt gaidījām arī, bet mēs cerējām. Lielākoties un paldies skatītājiem, tiešām, kad atbalstīja mūsu līdz pēdējiem. Un tas mums deva tiešām beigās to sesto spēlētāju, kas mums palīdzēja, jo spēki jau izsīk, jau beigās man pašam jau ar pēdējām enerģijām. Un tikai dēļ viņiem tas viss izdevās, mums izdevās, vai teikt. Skatoties spēli, zini, teikšu, ka neizskatījās, ka tev spēki izsīk, tu skrēji, tu darīji visu, meti punktus, vāci bumbas. Kur tu gūsti to spēku? Kur tu ņem to spēku? Es uzlādējos no spēles, uzlādējos no skatītājiem un no saviem komandas biedriem. Tas arī viss. Es nezinu, man nebija enerģijas, bet kaut kur viņa radās. Un tas ir pateicoties skatītājiem un pateicoties komandas biedriem visiem par uzticējās. Nezinu, tā ir vienkārši spēle. No emocijām tu iegūsi enerģiju kaut kādā veidā un tu uzlādējies no jauna vienkārši spēles laikā. Un šīs emocijas jāņem uz nākamo spēli, vai ne? Noteikti mums jāturpina tādā pašā garā. Šitā bija grūta uzvara, bet tas bija tāpēc, ka mums viņa bija pirmā. Mums viņa bija daudz nervozitātes, daudz spriedzes un sloks nedaudz uz mums. Un tad mēs esam viši atbrīvojušies, mēs esam uzvarējuši beidzot. Mums ir vienkārši jāturpina tādā pašā garā. Jo Valmiera arī visas komandas ņemam, mums jāturpina tādā pašā garā. Kā ir spēlēt Saldu? Kā komanda, kā treneris? Viss jauns? Saldu un man uzticās, man treneris uzticās, man komandas biedri uzticās un vadību. Un paldies viņiem liels, bet es ceru, ka es uz savas sliktās cerības attaisnošu. Pagaidām vēl varbūt es nerādu to labāko sniegumu, bet es ceru, ka viss mainīsies, vēl sezona vēl priekšā visu. Kā ir dzīvot Saldu? Saldus ir maza pilsēta, klusa pilsēta, vai ir vēl kas bez basketbola, vai ir tikai basketbols? Vēl ir veikals, kādas kafejnīcas un viss, bet principā tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Šeit es nācu ar tā domu, lai koncentrētos basketbolu, un man ir zāle, man ir individuālai treniņi, un viss notiekās, viss ir pakārtots tieši man. Nav nekādas citas lietas, kas varētu novirzīt no domas no spēlēšanas. Tas man arī palīdz pagaidām. Tagad, kad pirmā uzvara ir uzcīnīta, kāds tas klusais mērķis ir? Klusais mērķis noteikti ir iet uz priekšu. Pēc spēles vienkārši. Pagaidām nekādas mērķis nestādām, mēs vienkārši ejam uz spēli, lai uzvarētu. Un mēs esam jauna komanda, mums viss vēl priekšā, tāpēc mums vienkārši jāiet no spēles uz spēli un viss. Labi, paldies tev, Robert, apsveic ar uzvaru.